49. gads, jūs domājat, tas ir tas laiks, kad notika represijas Latvijā? Jā. Mēs vispār bijām ļoti līksmi bērni. Es un Viks, mēs bijām dzīves, priecīgi, līksmi bērni. Un, protams, lielie pieaugušie jau runāja, ka notiek, ka cilvēks vadot prom un tā tālāk uz ziemeļiem. Tad mēs redzējām iespēju beidzot ieraudzīt ziemeļplāzmu. Tas būs fantastiski, ka mēs redzēsim ziemeļplāzmu. Tāda bija mūsu pasaules izjūta arī tajā ļaunajā gadā. To ziemeļplāzmu neatceros. Jā. Un par tām izsūtīšanām es pa ausu galam atceros, ka kaut ko runāja, bet tas bija tā kā tauriņš būtu ielidojis telpā un pēc tam izlidojis pa logu ārā. Mušra lielā zilā. Jā, bet nebija tie apklēpušies tauriņi. Bet es absolūti nepiešķīru tam nekādu. Tas manī neieperinājās, šis fakts. Un tas ir apmēram tāpat kā kara laikā bija uzlidojums kārtējais Rīgai. Mūs savāc pagrabā tēvs ar, nevis pagrabā, bet patvērtnē. Tēvs ar kaimiņu bija izrakuši dāras tālajā nostūrī patvērtni zemē. Tā kā zemnīca. Es atceros. Un tagad sāk gaudot tās sirēnas visā Rīgā un mūs ieved tur pagrabā zem zemes, pazemē. Un liek sēdēt un gaidīt, ka jau labi bumbu skriet mājā. Viss kaut kas var gadīties. Viena granāta ir maukšķūnītiņa papastāstīt rāpīt. Jā. Priscēlēs ugunsgāja. Sēdējām, pārējā viss nāca atpakaļ augšā dzīvoklī. Nevajag darīt tad, kad tavs izjūtas saka, ka nav īstais brīdis. Tas ir tas, ko angļu rakstnieks Aldous Huxleys teica. Vēl svarīgāk par to, ka jāzina, kad rakstīt, ir zināt, kad nedrīkst rakstīt. Jā, tā ir taisnība. Jo jebkurā brīvā brīdī to var paņemt ciru un paskaldīt šķūnītī malku. Ne jebkurā brīvā brīdī ir šis smalkā enerģija klāt. Lasot grāmatas jau par iepazīsties ar vienu reliģiju, ar otru reliģiju, ar trešu, vai ar ko vairāk, ar ko mazāk, tas atkarīgs, protams, arī no tradīcijas un tā tālāk, jo pašā pamatā jau mēs visi esam dzimuši un auguši tradicionāli kristīgās ģimenēs. Cik, teiksim, tas ir bijis tā dzīvi, vai ne? Bet attiecībā uz sevi es uzskatu tā, ka es piedaru visām pasaules reliģijām. Es jebkuru no pasaules reliģijām uztveru kā savu reliģiju. Es nevienu neizdalu un nevienu neatgrūžu. Tā iemesla dēļ, ka man pasaules izjūta pieņem to, ka šī ir Dieva radīta pasaule, ka Dievs ir kā augstākais, kritērijs un garants tam, ka šī pasaule ir radīta ar gudru mērķi un ar taisnīgu mērķi. Tāda ir man pasaules izjūta un šos principus, kurus pat nosaukt, tos būtībā deklarē visas reliģijas. Ka pasaule ir ar mērķi radīta, nevis pati no sevis radīsies. Un šis mērķis ir tāds, lai šī pasaule būtu gudra un taisnīga.
To māca viss. Un pareizi, lai cilvēks Jā, kļūt labāks. un šajā nozīmē es saku, es sev pieskaitu pie visām pasaules. Nu, un Viks tas jau tāds kā dabas bērns. Jā, man kaut kā vairāk uz to dabu. Pastāst Vika par neredzamo dabu. Cilvēkam neredzamā daba. Jā. Ņemot vērā, ka cilvēki kā savus sugas pārstāvi spējas ir ierobežot, limitētas. Tas ir tā kā, jūs jau arī saprotat, ka cilvēks nevar uztvert, bez palīgi ierīcēm viņš nevar uztvert ne ultravioleto, ne infrasarkano spektru. Pareizi. Un arī akustisko pasauli viņš tikai ļoti šaurā diapazonā var uztvert ar saviem skaņa reģistriem. Tāpēc cilvēkam neredzamā pasaule ir ārkārtīgi plašs. Un ir tendence to visu, ko cilvēks nevar izskaidrot ar savu uztveres līdzekļu palīdzību. Ir tendence to visu pārējo apzīmēt ar vārdu mistika vai kaut kā tam līdzi. Īstenībā mistikas nekādas nav. Ir viena bezgalīga un vienota daba. Tas ir ieskaitot visu galaktikas, ieskaitot visu, kas ir. Un tas viss ir vienot. Jā. Un bez gala, bez sākuma, bez beigām. Tad arī bez beigām. Un tā ir vienīgā neapšaubamā patiesība daba. Nu jā, bērniem savādāk tas ir pieaugušie. Jā, bērns neuztver. Tagad mēs stādāmies priekšā, kāda būtu apokalipse. Kaut kas ārprātīgi.